Vairāku Latgales un Zemgales plānošanas reģionu pašvaldību vadītāji pulcējās Viesītes novada domes konferenču zālē uz Sēlies novada apvienības dibināšanu. Doma par šādas apvienības veidošanu radās pagājušajā vasarā Sēlies kongresa laikā, lai uzlabotu teritorijas ekonomisko stāvokli un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Būtu nepieciešama šādas apvienības izveide, lai varētu pārstāvēt savas intereses gan augstākajos varas ešalonos valdībā, gan katrā ziņā rūpēties par šo te Sēlijas vēsturi, par kultūra vēsturisko mantojumu, jo patreiz šī apvienība darbojās pie Latvijas Zinātņu akadēmijas, bet tā tomēr ir zināma attālumā no mums. Mūsu novadi nav īpaši lieli, ekonomiski bagāti, bet katrā ziņā mums ir daudz labu šo te kultūra vēsturisko tradīciju, kuras būtu jāsaglabā. Sēlijai tagad, es domāju, ļoti grūts uzdevums priekšā kopumā attīstīt, kas mēs esam, sākot ar produktu, sākot ar vēsturiskiem aspektiem, sākot ar kultūru, jo ir jāatrod sava niša, sava unikāla niša, lai gan turists gribētu atbraukt apskatīties, lai iedzīvotājs gribētu palikt un dzīvot. Tā kā faktiski šodien ir svētki, bet pēc tam būs grūts darbs priekšā, jo ir jāizstrādā, faktiski, to tagad sauc tā kā par mārketinga stratēģiju, lai notiktu attīstība. Šobrīd Sēlies novada apvienībā ietilpst 7 pašvaldības – Aknīstes, Ilūgstes, Jaunielgavas, Jēkabpils, Neretes, Salas un Viesītes novads, taču biedru skaits var mainīties. Apvienība dibināta ar mērķi, lai vieglāk būtu īstenot kopīgās aktivitātes un projektus, tā izskaitā arī ar Lietuvu. Pirmkārt, mums jāsadarbojās savā starpā. Mēs, izņemot Ilūgstes novadu, esam gan Zemgales plānošanas reģionā, bet reģions ir diezgan paliels no Dobeles līdz šeit Viesītei un Aknīstei. Līdz ar to, un arī otrā krastā vēl ir Zemgales plānošanas reģions. Mums likās, ka mums nepieciešams, ja mums vieno kaut kāda vēsturiskas saites un tādas kultūra vēsturiskas identitāte, mēs varētu sadarboties arī šobrīd, pirmkārt šo Sēlijas identitāti kopjot, popularizēt un saglabājot, otrkārt arī veidot tiešām savu sadarbību gan kultūras, gan sporta ziņā, gan izglītības vai ekonomisko kādu projektu ziņā. Pirmie darbi, ko apvienība ir iecerējusi realizēt, veicināt turisma attīstību, kā arī saglabāt Sēlijas identitāti un kultūrvēsturiskās vērtības. Katrā ziņā ceram nodibināt un pieņemt šos te statūtus. Un katrā ziņā tie pirmie darbi, ko sāks un ko mēs visvairāk varam atrast šos te kopsaucējus, tātad tas ir turisms, tie ir mūsu muzeji, kad izstrādā, teiksim, šīs te turismu kartes, saskaņot šos te dažādos kultūra pasākumus, jo tas cilvēku skaits nav tik liels. Un droši vien, ja blakus novadā ir kāds liels pasākums, tad otrā novadā nevajadzētu pašā laikā arī rīkot pasākumu, jo šis cilvēku resurss ir tāds, kāds viņš ir uz doto brīdi. Ir izdarīts daudz tieši dabas un rekreācijas turisma jomā, kā arī ir, teikšu, ka Viesītē mēs varam lepoties ar attīstītu kultūras turismu. Cilvēki pie mums uz Viesītes pilsētu brauc tieši, lai apskatītu mazā bānīša mantojumu, mūsu dzelzceļa muzeju mazo. Un, protams, mums ir arī ļoti daudz plānu Viesītē, kas vēl ir jādara turisma jomā. Jo pieprasījums ir tieši pēc dažādības, pēc tā īpašā, kas mums ir Sēlijā. Nākamajā turisma sezonā Viesītes novadā plānots pievērst lielāku uzmanību Paula Stradiņa mantojuma saglabāšanai un arī turisma piedāvājuma paplašināšanai, jo viņš bija viens no izcilākajiem latviešu ķirurgiem.